Sveiciens visiem šajā augstajā, salnainajā pavasara rītā. Šorīt atkal bija salna, mīnusi. Bišķi jau sāk apnikt, teikšu godīgi. Varētu jau tas pavasaris sākties vienreiz. Bet izstāstīšu šodien par to, ka mēs uzsākam, tā teikt, vistu lietu. Tāda doma ir ienākusi mums prātā, kā vajadzētu. Vista ir permakultūras dzīvnieks, visklasiskākais, ja, jo viņiem ir daudz funkciju saimniecībā. Bet šodien es pastāstīšu par to, kāds ir mūsu pirmais pirkums. Un pirmo pirkumu mēs veicām Inkubātori LV. Cik es sapratu, tā ir vienīgā sakarīgā vieta Latvijā, kur var nopirkt vistu aprīkojumu mājas saimniecības vajadzībām, gan aprīkojumu, gan ēdienu, gan visu nepieciešamo. Gan barību, gan dzirdītavas un barotavas komponentes, būrus un tā tālāk. Un cenas arī tur ļoti labas bija. Bet kas bija visforšākais, man patika piegādes laiki. Mēs pasūtījām pirmdien, un preces uz pakomātu jau bija mums uz pakomātu atnākušas trešdien. Tā ka 2 dienu laikā, pat mazāk kā 2 diennaktis, ja, bija starpā no pasūtījuma līdz saņemšanai. Tā ka, iesaku, gan cenas ziņā, gan kvalitātes ziņā, gan piegādes ziņā ļoti labs variants. Un ko mēs esam iegādājušies? Mums tāda ideja ir, ka mēs gribētu to visu lietu automatizēt maksimāli. Tāpēc mēs iegādājāmies un izveidosim tādu sistēmu, lai mums pēc iespējas mazāk ir uz turieni jāiet. Kaut kas te notika man. Tāpēc mēs iegādājāmies tādu sistēmu, lai mums ir pēc iespējas mazāk reižu jāiet pie vistām, ja mēs to nevēlamies, piemēram. Ja mēs vēlamies, tad mēs ejam tā, kad mēs vēlamies. Bet galvenais, lai iespēja, piemēram, ka mēs varam aiziet reizi nedēļā. Tas skan varbūt ambiciozi, bet es esmu redzējis, kā tādas sistēmas darbojās, un liekas, kad viss izdosies. Tā jau redzēsim, un jūs ar to redzēsiet. Un mēs sākām ar to, ka izvēlējāmies dzirdināšanas sistēmu. Dzirdināšanas sistēmu mēs izvēlējāmies tādu, kas sastāv no, sāksim ar bačoku. Šis ir bačoks. Funkcija tieši tāda pati kā toaletes bačakam. Viņam iekšā ir pludiņš. Pludiņš, ja, un pie pludiņa pienāk caurule no ūdens rezervāra, vai tas ir kaut kāds krāns, vai tas ir lietus ūdens, vai cits tīrs ūdens bez piemaisījumiem un chloriem un ķīmijām. Un no viņa iziet tālāk jau caurule uz šo te, ka viņa pienāk klāt. Piemēram, šī te caurule, ja, viņa te pienāk, un šitais stāv viņiem maiņā, un cāļi ar knābīti uzsit pa šito te. Pa šitādiem te viņu uzsit. Angliski tie saucās nipples. Latviski es apmēram saprotu, kā viņi saucās, bet es šaubos, vai tas ir īstais vārds priekš tā, kas tas ir. Un vārdu sakot, viņi pa šo te puļķīti uzsit un te iztek ūdens ārā, un tas nozīmē to, ka viņiem nav atvērtā veidā ūdens, viņš netiek sasmērēts un netiek piesārņots, un viņi nevar saindēties. Tā ir mega feature. Un otra lieta ir tāda, ka var pievienot ļoti lielu tvertni. Tvertni ļoti lielu var pievienot, un tad tur var nenākt tik ilgi, kamēr tai tvertnē ir ūdens, un viņš nav sabojājies. Vienīgais, kas ir nepieciešams, ir šai gadījumā video uzraudzība. No mūsu gadījumā tāda ir, video kamera būs viņam klāt. Jo, protams, ka var, piemēram, sistēma sabojāties un puļķīts iesprūst un viss ūdens izlīst ārā. Un, ja tu neesi 7 dienas pie cāļiem vai vistām, tad tur diezgan bēdīgi viss var beigties. Ja? Bet, jā, tas viss ir jāuzmana, jāskatās, jāpērk kvalitatīvas lietas, lai viņas, pēc iespējas mazāk atsaka, tā teikt. Un, manuprāt, viss izdosies. Lūk, šāda mums ir automātiskā dzirdināšanas sistēma. Tālāk vēl mums ir šāds trauciņš, kas arī ir automātiskā dzirdītava. Viņa darbojās tā, ka
viņā šeit pielej ūdeni, uzliek vāku virsū, pagriež, apgriež otrādāk, un tad ūdens pielīst te līdz maliņām, un kā viņi nodzer nost, tā ietek jauns. Nu, šis ir tāds mini trauciņš cālīšiem, viņu vajag reizi dienā atnākt un noliet nost visu, kas ir netīrs, bet mēs arī izveidosim tādu kā paliktnīti, lai, kad viņi nāk ar savām kājām, un lai no kājām nobirst viss liekais, tā ka būs apakšā tāds sietiņš, vēl papildus, ja, kur viņam būs jāatnāk. Viņš nebūs tā uz zemes vienkārši, bet uz paaugstinājumu uz sietiņa. Un tātad viņš arī būs diezgan tīrs. Es domāju, ka te var arī bērt iekšā barību. Es neesmu mēģinājis, bet pēc tehnoloģijas, manuprāt, ka tam ir jādarbojas. Tā, ka šitais būs dzirdītava, un es domāju, ka arī barotava iespējams. Un šis te arī ir dzirdītava. Neizskatās šobrīd, zinu, bet viņai ir tāda ideja, ka te iekšā ieliek plasmasas pudeli vai no kolas vai minerālīša vai no jebkā cita. Uzmauc viņu šeit te virsū, apgriež otrādāk, un ūdens šeit lēnām līst arī iekšā, un kā viņi atdzer, tā arī ietek jauns ūdens. Nu, šeit būs tā, ka viņš vairāk aizsmērēsies, un tās noteikti ir katru dienu jātīra, bet te tilpums ir lielāks kā tam, un te var uzlikt lielāku to pudeli arī. Visam jādarbojas kā vajag arī. Tad vēl mēs nopirkām barību cāļiem, kas ir no 0 līdz 7 mēneši. Bet viņā iekšā ir GMO sojas pupiņu sastāvdaļas, kas nav forši, protams. Un nākotnē mēs domājam izveidosim savu barību, gan cāļiem, gan vistām. Iepirksim no vietējiem cilvēkiem, šeit mēģināsim, ko var atrast, jau daļu mēs sastāvdaļu esam apzinājuši, ko var dabūt. Vēl neesam atraduši linsēklas un tās pašas sojas, bet sojas pupiņas mums ir pašiem, mēs varētu izaudzēt arī sev paši iespējams, bet tad vajag lauku tam. Ja, tā ka vēl vajag linsēklu un soja mums vajadzētu atrast, kas piegādā un audzē šeit ekoloģiski. Tas par to barību. Un te ir galvenā lieta šeit pasūtījumā. Tā ir cāļu sildītājs. Tas skan smieklīgi. Un mēs nopirkām arī diezgan lielu to sildītāju. Man liekas, ka šis bija, cik viņš bija vati, neatceros. Un šitais bija vislielākais, kāds tur bija iespējams. Un protams, ka mums tik daudz cāļu nebūs, kā šeit viņi ir tāda te platība, ja, bet potenciāls nākotnē ir. Ja. Un viņam ir tādi caurumiņi stūros, te var parādīt, ja, ka te ieliekās kājiņa, piespiežās un viņš iebrauc iekšā. Tā kājiņa. Tur es parādīšu, kādas izskatās kājiņas. Tā, tur fonā ir Rasa, sūta sveicienus arī jums. Un viņi atnāk, bieži vien uz katru video atnāk un sūta sveicienus visiem. Rasa, načur, Rasa, načur, nāc. Nu, nāc nodot sveicienus visiem. Nē, viņi ir medībās. Lūk, un šādas kājiņas, un viņas ieliekas iekšā. Un tad tas sildītājs stāv šādi. Te regulējas temperatūra. Viņš stāv šādi uz tām kājiņām. Es parādīšu arī, tagad es viņu pieslēgšu un darbībā jau būs. Un tad tām kājiņām regulējams augstums, jo tā, ka cāļi aug lielāki, attiecīgi jāpaceļ augstāk ir šis sildītājs tādā veidā. Ko es jau uzreiz ievēroju, kad šo iespējams arī varēs izmantot stādu sildīšanai. Tā, ka viņam ir vēl viens pielietojums, kā permakultūras metode. Un stādu sildīšanai es domāju, ka viņi varēs izmantot tādu, kā viņš ir. Vienīgais, kad jāapklāj ar plēvi vai kaut kas cits, lai, teiksim, laistot neielīst ūdens. Bet man patīk, ka viņam ir te termometrs iekšā jau uzreiz. Un tas, ka var regulēt temperatūru, jo pārsvarā tādu sildītājiem ir automātiskais regulators iebūvēts, brieži vien viņš pārkarst vai tur ir par maz silda. Nu, ja kāds izmanto sildītājus, ja. Šis ir 60 vatīgs skaitās, 60 vati. Bet te salīdīt, viņš ir 40 x 60 centimetri un 60 vati. Es ielikšu tagad arī bildīti ar visām izmaksām. Tā ir tā pavadzīme no Inkubātora LV. Viņi šo reklāmu neapmaksā, bet man nav žēl teikt labas lietas, ja kaut kas tiešām ir labs.
Tāpat kā vēlāk es teikšu arī sliktas lietas, ja būs kaut kas slikts. Vienu jau es zinu par citu firmu vienu, bet neteikšu vēl. Bet tātad šis ir no Inkubātora LV. Šobrīd viss ir kārtībā ar to kompāniju, manuprāt. Ļoti man patika sadarbība. Es arī sākumā uzsūtīju lietas dažas un kaut ko biju aizmirsis klāt piesūtīt. Pārtika, kas nebija klāt pilcis, palūdzu, lai viņi pārtais rēķinu, ļoti ātri pārtaisiet. Tā kā esam apmierināti ar pirkumu. Un sekojiet šim kanālam, laikojiet, šārojiet, dalieties un sekojiet nākamajiem video. Mums arī būs atsevišķi video par vistām kā tādām, par visu to stāstu, kā mēs taisam vistu māju un kā mums piečakarē ar vistām un vistas ir safilmēts un vista vēl nav mums šobrīd, cālīšu arī nav. Bet cālīši ir pasūtīti un izšķīlušies jau un gaidām 14. maijā viņiem būs jābūt šeit. Tā ka čau visiem un tiekamies kādā no nākamajiem video.